pirmkārt jau šīdienas vakars uzdevums bija visus sagaidīt finišā. Tas bija pamatu uzdevums, bet, protams, arī uzdevums bija cīnīties par godākotām vietām paralēli. Mēs ar puikām esam izrunājuši jau to iepriekš treniņos un iepriekšējās sapulcēs, kā katram ir jābrauc, tā kā uzdevumi tika dot. Braucām piesardzīgi, bez liekām sānslīdēm. Protams, bija kļūdiņas, bez tām neiztikt. Jābrauc ir precīzi, cik es te saprotu, jo vietās, kur paliek sarežģītāks, mētājās mašīnas sasistas. Iesākās patīkam, apritām mašīnu, noķērām tempu un arī mēģinājām to tempu turēt, un kas mums arī pirmajos divos ātrumposmos izdevās, un līdz ar to bija labi noteikumi, lai mēs pēc e-grupiņu būtu diezgan augstu, lai nav jābrauc pa špūri vairāk. Trešajā ātrumposmā mazliet kļūda, mazliet pāri iegājām tādā kreisajā 4 līkumā un aizmuguri izslīdēja, pa grāvi izgāja cauri un grāvī radās kāds akmens vai kāds cēlums, grūti pateikt, bet tika saliekts aizmuries tilts. Nācās nomainīt vienu riteni, pat cik tehniskie noteikumi atļauj tikai vēl vienu rezerves riteni, tad arī uzliekot to, diemžēl, pat cik tas viss bija bišķi šķīvi, tad, ritenis tika, es teikšu tā vienkāršiem vārdiem iznīcināts, un mums tālāk vienkārši nav ko nokļūt līdz servisa parkam, jo uz ceļa remontēt nedrīkst tādi noteikumi. Piektajā dopā mums sākām startu, otrajā līkumā aizšļūcām taisnajā. Tur mēs ļoti daudz zaudējām. Un tad mēs braucām. Braucot visu dopu sapratām, ka mašīna nestāv uz ceļa. Nobraucām 6. dopu, tāpat ļoti lēni. Atbraucām servisu parku un izkāpjam ārā priekšējās riepās labi, ja katrā pa 5 šripiem tikai. Tāpēc, ka 3., 4. dops bija ar zemi. Mums lietotas riepas bija virsū, tā mēs izvēlējāmies braukt ar skujām lietotām, nevis ar asimetriskajām jaunajām. Kā teikt, palika pie kokiem, pie krūmiem. Bija pa ātru, garš labais divnieks un iznes ārā priekšu. Un tad mazliet tā kā ierāva valnītī. Es domāju, ka nekas nav, mazliet tā kā nograbēja, bet Refoilā teica, ka nav spārni. Tur tāda jocīga bija, bet viss kārtībā, stūri taisni savirs vietā. Nākamajā ātrumposmā tāpatās ir ļoti, ļoti smagi un sevišķi pēdējie 2 ir daudz garāki. Jātur savā tempā, ja jutīsim, ka nav spēka, laidīsim vaļā. Un pašlaik tomēr izrādās, ka arī jaunie mūsu censoņi, azartiskie, var arī pabraukt ātri. Protams, mums vēl jānoturās trasē. Nav jau māksla parādīt tikai puses sacensībā to, ka mēs esam labākie, bet mums līdz beigām jānotur tāds rezultāts. Visi gaidām finišu, protams, veiksmīgi, bet pamatmērķis mums ir atrast jaunu talantīgu braucēju. Un ja mēs brauksim galīgi lēni tikai tā, lai būtu finišs, tad jau arī nebūs rezultāti. Tad mēs arī neredzēsim savējos pasaules trasēs. Tā kā mums ir jābrauc ātri un jāparāda, ka mēs mākam braukt.
Latvijas, tu ļauj mums būt naktiem projektu.